Matemātikas izaicinājums 7. diena. Daļa pakāpē. Kas sanāks, ja kāpināsim 2/3 trešajā pakāpē? Kāpināt nozīmē reizināt pašu ar sevi. Tātad 2/3 kubā var pārrakstīt kā 2/3 reiz 2/3 reiz 2/3. Parastās daļas reizina, reizinot skaitītāju ar skaitītāju un saucēju ar saucēju. Tas nozīmē, ka izteiksmi var uzrakstīt kā 2 reiz 2 reiz 2, dalīts ar 3 reiz 3 reiz 3. 2 reiz 2 reiz 2 pārrakstīsim kā 2 kubā, un 3 reiz 3 reiz 3 pārrakstīsim kā 3 kubā. Novērojam, ka 2/3 kubā ir 2 kubā dalīts ar 3 kubā. Tātad, kāpinot parasto daļu, varam vienkārši atsevišķi kāpināt skaitītāju un atsevišķi kāpināt saucēju. Formulas veidā to var uzrakstīt, ka A dalīts ar B pakāpē n ir vienāds ar A pakāpē n dalīts ar B pakāpē n.